Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par ciešanām. Runāsim to, kā neiztērēt savas ciešanas. Ko darīt, lai tām būtu garīgs auglis. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Dievs, paldies par Tavu vadību. Dievs, paldies par Tavu garu, kurš dziedina. Paldies, Dievs, ka Tu iesmērēji mūsu rētas, dvēseles rētas ar eļļu, kas mīkstina visu un visu sadzīst. Un atrisinās neatrisināmais. Sadzīst nedziedināmais. Dievs, vadi mūs tā, ka mēs savās ciešanās, grūtībās vienmēr Tevi meklējam, Tavu vaigu, ka nebēgam prom no Tevis. Lai Tavu garīgā pedagoģija dod augļus pie mums, Dievs. Tev lūdzu par katru, ko šodien skatās un kas skatīsies ierakstā vēlāk. Dievs, ka notiek brīnumi, ka Tu pieskaries. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Ieskatīsimies Ījaba liktenī, jau par to ir runāts daudz, un es ticu vēl jārunā. Lasīsim Ījabu grāmatā 7. nodaļā no 1. līdz 5. pantam. Vai cilvēkam zemes virsū nav sīvi jācīnās, vai viņa mūža dienas nav kā algāģa dienas? Kā vergs ilgojas pēc ēnas, kā algādzes, kas cerē uz savu algu, tā es sev īpašumā ieguvu vilšanās mēnešus, un man piedāvām pielika klāt naktis ar bēdām. Tik līdz apguļos, man jādomā, cik ilgs laiks paies, kad es atkal piecelšos. Tad sako bezgala gari izstiepusies nakts, un man galīgi apnikus man grozīšanās un valstīšanās līdz pašai rīta stundai. Manas miesas ietērps ir tārpu sagraustu puvešu un netīras vātis. Man āda te sacietē un te atkal pūžņovā. Atgādināšu tiem, kas varbūt jau ir lasījuši iepriekš, bet arī paskaidrošu tiem, kur nav lasījuši Ījaba grāmatā, tad Ījabs bija cilvēks, kuru Dievs slavēja ekskluzīvi. Viņš teica, nav tāda kā Ījabs. Nav tāda. Tik pareizi neviens nedzīvo. Tik ļoti Dievu nebīstās neviens, tikai Ījabs. Ticu, ka ar to Ījabs demonstrē Jēzu Kristu. Jo ir tikai viens uz zemes bijis cilvēks, kurš ir arī Dieva dēls, kurš nekad nav sagrēkojis. Vispār ir grēkojuši arī Ījabs. Bet tajā posmā Ījabs dabūna milzīgas ciešanas ne par grēku. Dievs slavēja Ījabu pirms ciešanām, un pēc ciešanām Dievs slavēja Ījabu. Viņš saka, nav citi runājuši, tur atnāk viņi 3 un 4. pamācīt. Viņš saka, nav tie 3 runājuši tā, kā Ījabs ir runājis. Ījabam pēc tam par šiem 3, kas nāca un skaidroja, ka Ījabs cieši par grēkiem, nespēdām to pierādīt. Tiem pēc tam tie nerunāja tik labi, Ījabs par viņiem upurēja, tā tad aizlūdza. Kurš vēl cieta ne par grēkiem? Jēzus. Ījabs demonstrē Jēzu tajā veidā, kā vecās derības varoņi nedaudz, kaut kādu noteiktu šķautni spēja parādīt Jēzu. Bet tikai nedaudz, jo visa pilnība, kur piemājo pašā Kristū. Sātans runā ar Dievu un grib, lai Dievs noņem nost aizsardzības žogu, kas ir ap Ījabu. Lai Sātans tiktu klāt un nodarīt ciešanas. Un Sātans saka, ka Ījabs ir savtīgs, un tāpēc, ka viņš ir bagāts, tāpēc viņš klaus Dievu, Dievs viņam visu ir iedevis, viņu sargā. Ījabs bija nevis nenormāli, bet ļoti, ļoti bagāts. Varētu mūsdienās viņu salīdzināt ar kādu multimiljonāru, varbūt pat miljardieru, pēc tā laika standartiem. Un Dievs piekrīt un ļauj Sātanam izdarīt. Un ko mēs te mācāmies no Ījaba grāmatas? Sātans var izdarīt tikai tik daudz slikto cilvēkam, cik Dievs ir parakstījies, cik Dievs ir nospraudis robežu. Atceramies, Dievs visu kontrolē. Jēzus pēc augšām celšanās saka, man pieder visvar debesīs un ir zemes. Paļaujamies, ka Dievs visu kontrolē un arī pat Sātanam viņš nosprauž robežas, cik viņš tiek klāt. Ījabs no sākuma iztur. Viņam tātad aiziet bojā visu viņa ganāmpulku, viņa bērni nomirst. Un tur ir gan dabas parādības iesaistīts, ko Dievs, protams, organizē. Nevis Dievs piedodiet, bet tātad Sātans izdara. Dievs atļauj viņam to izdarīt. Un cilvēki izdara. Un Ījabs visu uztver kā no Dieva. Tātad ir Sātans darītājs, sliktā darītājs. Cilvēki tur ir darītāji. Ījabs visu uztver. Viņš saka, ka Dievs iedeva, Dievs paņēma. Es kails atnācu, kails aiziešu. Tas nozīmē, mēs varam mācīties no Ījaba, ka jebkas, kas ap mums notiek, ir Dieva kontrolē.
šādi skaties uz savu dzīvi, gan pagātnē, gan nākotnē. Dievam ir visa vara. Visa vara. Jēzus saka, man pieder visa vara debesīs un ir zemes, nu tā tad visa. Šis palīdzēs pareizi izturēties pret ciešanām. Kāds ir Ījaba ciešanas, tas ir dramatisks. Un Sātans iet otrais runā, viņš saka, ļauj, ka es tagad katrs cilvēks par ādu visu atdos, jā, tā tad ļauj, un tad viņam kaut ko darīšu ar veselību. Un Dievs pieļauj, viņš saka, tikai dzīvību neatņem. Tātad atkal Dievs nosprauž robežu. Un grūti paliek Ījabam, ļoti, ļoti grūti. Viņš vairs negrib dzīvot, viņš saka, nolādēt tā diena, kad teica, ka zēns piedzimis. Tas ciešanas ir tik milzīgs, un Dievs kaut kādu laiku aiztur atbildi. Nesaka viņam, pa ko viņš cieš. Arī beigās, starp citu, nepasaka, bet Dieva tuvums dziedina Ījabu. Pirms tam ir milzīgs ciešanas. Viņš saka, kā vergs ilgojas pēc ēnas, kā algāts, kas cerē uz savu algu. Jā, tātad viņš gaida, viņš iegūst mēnešus, te ir teikts. Mans miesas ietērps ir tārpu sagraustu puvēšu. Viņš tur apguļās maisos un pelnos, viņš paņem kaut kādu lausku, viņš kasa, viņam niez āda. Tātad tur ir puveši, tur ir vācis, kas sacietē atkal pūžņā, tātad nekas nesadzīst. Vēl citā rakstvietā mēs lasām, ka viņam zobi izkrita, ka viņam elpa smirdēja un ka viņš riebi tur saviem tuviniekiem. Par viņu ņirgājs viņš psiholoģiski cieši, par viņu ņirgājs tie, kas viņu agrāk cienīja, viņš pirms tam piecēlās cilvēku pulkā un visi klusēja. Ījabs bija ļoti cienījams. Un te pēkšņi viņi kaut kādu bērnu viņu tur izsmēja, kaitina un viņš neko nevar izdarīt. Viņš tiek pazemots arī šādā nozīmē. Vai tas nav par Jēzu arī? Vai viņš te nedemonstrē Jēzu? Un svarīgākais šī posmā, mēs nesakam, ka Ījabs vispār nav grēkojis. Es saku, ka šī posmā ne par grēku, jo tie trīs, kas saka par grēku, tiem nav taisnības. Vai tad Jēzu arī neapsūdzēja? Te vēl un vēl līdzības. Evaņģēlijs ir iekodēts vecajā derībā jau. Vai tad Jēzus neapsūdzēja par grēku? Teica, tu ciet par grēku droši vien, ja? Nē, viņš neciet par grēku. Neteica, bet tā tad domāja. Viņi tur izaicināja citādi, teica, nokāp no krusta un tā tālāk palīdz pats sev. Jesais mēs lasām, ka ir rakstīts, mēs domājam, ka Dievs viņu tur ir satriec, tātad sanāk par grēku, bet viņš saka, nē, viņš grēku paņēma mūsējo uz seviem. Par grēku, jā, bet ne par viņa. Par mūsu grēku. Ījaba grāmatas 7. nodaļas 6. līdz 8. panti. Mans dienas lido ātrāk nekā audējs polu un izgaist bezcerībā. Piemini, ka viss man dzīve ir tikai dvēsma. Manām acīm nebūs vairs lemt skatīt laimi, kā sendienās. Tā cilvēka acis, kurš mani vēl redz, mani drīz vairs neredzēs. Kad tavs acis mani meklēs, tad manis vairs nebūs. Ījabs domā, ka nomirs. Viņš arī grib mirt. Viņš arī grib mirt, jo ciešanas ir pa lielu. Kāpēc ir tik dramatisks ciešanas te Bībelē aprakstīts? Brāl, mās, tas ir, lai mums būtu ko salīdzināt. Lai no tā vien paliktu vieglāk, tāpēc, ka mēs saprastu, ka ir jau bijuši, ir taisnais viens ciets, un mēs esam grēkojuši. Un viņš te demonstrē Kristus ciešanas, un jā, ciešanas varbūt arī ne par grēku, bet ar garīgu Dieva nolūku, ar garīgu pedagoģiju. Jā, lai kaut ko palīdzētu mums garā izmainīt. Ījaba grāmata 7. nodaļa 11. līdz 15. pants. Tad ir es savu mutu vis neapklusināšu, bet runāšu savas dvēseles izmisumā. Es žēlošos savā sirds rūgtumā, savā sirds bailēs. Vai tad es esmu jūra vai kāds jūras puķis, ka tu man aplenc ar izliktiem sargiem? Kad es domāju, man gultu, man nomierinās, mans cisas dalīsies ar mani bēdās, tad tu man izbiedē ar sapņiem, un tu man iztrūcini ar parādībām, tad es labāk gribētu noslāpēts būt labāk nāvi nekā tādas mokas. Jēzus arī izjūta ciešanas. Uz krusta būdams viņš izjūta atstumtību, vientulību, viņu pameta. Tuvākie viņu pameta, daži tikai bija tur pie krusta. Viņu zaimoja, viņu apsūdzēja nepatiesi. Viņš piedzīvoja ļaunumu un nepatiesību. Tātad viņam notiek ciešanas nepelnītas. Padomā, vai viņš nemāk just līdz tev, vai viņš nesaprot, kā tu jūties. Vienalga, vai tavs ciešanas ir pelnītas par grēku, vai arī tās ir nepelnītas, tad ir kaut kāda garīga Dieva nolūka. Vai tad Jēzus nezin, kā tas ir. Lasām tālāk Ījaba grāmatā 7. nodaļā no 16. līdz 20. pantam. Es esmu apnicis. Es negribu te tā mūžīgi dzīvot.
Atstājieties jūs no manis, jo vairs tikai neilga gaisa pūsma ir manas dienas. Kas ir cilvēks, ka tu to tik augstu celu un ka tu viņam esi pievērsis savu sirdsprātu un savu acu zīles, un tu viņu piemeklēji krīt, un tu viņu pārbaudi ik acu mirkli? Kādēļ tu nenogriezies nost no manis un nepameti mani uz brīdi, ļaudams man norīt savus siekals? Ja es esmu grēkojis, ko es ar to esmu kaitējis? Tev esmu kaitējis. Tu cilvēks sargs un novērotājs, bet kāpēc tu man esi sev izvēlējies par piemeklējumu, ka es sev pašam esmu kļuvis par nastu? Kad es biju azartspēļu atkarībā, es biju pats sev nastu. Es sev nepatiku. Es sev neusticējos vairs. Es zināju, ka mani lēmumi, pat ja tie 100% lēmumi no sirds, zināju, es viņiem nevaru uzticēties. Es nepatiku sev, man dzīve man nepatika. Bija ļoti grūti. Un tas bija grēka sekas, un grēkam bija ciešanas, un pat ja tās ir grēka izraisītas ciešanas, vienalga ir grūti, un vienalga vajag Dieva mierinājumu un glābšanu, vispirms vajag glābšanu. Iebs saka, es vairs negribu dzīvot, viss. Šis taču ir Bībelē, tātad Dievs zina, brāl, mās, kā tu jūties. Ja tavs ciešanas ir šī tikpat dramatisks kā Iebam, esi drošs, Dievs zina par to. Nav tā, ka kaut kas ir pagājis garām viņa uzmanībai. Viņš zina, kā tu jūties. Viņš var palīdzēt, viņš grib, bet kāpēc ir šīs ciešanas? Ko ar to darīt? Neiztērē tās. Neiztērē tās viegprātīgi. Šīs ciešanas ir priekš tam, lai mēs tuvotos Kristumu. Kāpēc ir grēka radītās ciešanas arī? Lai mēs pamostos, lai mēs tuvotos Kristumu, lai mēs ieraudzītu, ir simptomi negatīvi manā dzīvē. Man jāmeklē problēmas sakne. Problēmas sakne ir attālums starp tevi un Dievu. Mans risinājums bija, kad es padevos atpakaļ Dievam, pakļāvos viņam, ierādīju viņam goda vietu, atteicos no elkiem, pakļāvos, pieņēmu viņu pestīšanu. Tad azartspēles atkrīt. Kā sekas atkrīt. Ja tu ciet ne par grēku un tikai Dievs to zina, tad tas arī ir garīgā pedagoģija. Tad tu Kristu sapratīsi. Tu sapratīsi, kā viņš jutās nepelnīti būdams uz krusta, nepelnīti. Tad tu būsi līdzīgs viņam. Ja tu cieti par to, ka tu Kristu sludini un dēļ tā atveju ciešanas, tu esi līdzīgs Kristum šajā ziņā. Tātad tu saproti viņu, tev ir solidaritāte ar viņu, tev ar viņu garīgā sadraudzība. Viņš tev ir izredzējis, ka tu cieti. Tas ir pa svētību, tāpēc, ka alga liela būs debesīs. Gavilējiet, ja? Pat ja ir ciešanas, tātad par dēļ Kristus, alga būs liela debesīs. Un viņš prasa, kāpēc tu man neļaus iekals, bet ko tu mani vajā? Tā sajūta, ko tu mani vajā? Kad es gāju pa sliedēm, piedzēries no Smārits atpakaļ uz Kauguriem, jo bija aizmirsts vilcienā un viss kā pārā ne tur, un nebija varianti tik citādā gāja pa sliedēm. Grūti bija, nogurs bija, man likās, es pēc tam ierakstīju dienas grāmatā, man liekas, Dievs man vajā. Kāpēc viņš vajā kristieti, ja to vispār tā var nosaukt? Iebs tā jūtās, viņš saka, kas es tāds esmu, ko es vispār izdarīju, Dievs, kāpēc tāda uzmanība vienkārši novērsies no manis, ļauj man nomirt, tas ir Iebs, apmēram tā runā. Viņš saka, ko tu gribi no manis? Dievs grib mīlestību. Ja viņš tev nelaiž vaļā, tātad viņš mīl tevi. Viņš nepadosies. Viņa mīlestība ir absolūta. Un viņš sasniegs obligāti mērķi pie tevis. Tāpēc viņš tev nelaiž vaļā. Ja es aiz grāmatā lasām, pa kuru vietu, lai tev sit, bet tu vēl vienalga kāpies tālāk no manis. Visa galva jau pūžņo, nav sadzīvuši iepriekšējās brūces. Dievs caur Iesai mums to māca. Viņš saka, vērsis zina, kur ir sile, ja? Lopiņš zina, kur labums nāk. Viņš saka, bet man tauta kāpjas prom no manis. Nekāpies prom, brālamās. Ciešanas ir priekš tām, lai tu nekāptos prom, lai tu tuvotos Dievam. Lai tu viņu meklētu no visas sirds izmisīgi, ja tas ir vajadzīgs. Un atmestu elkus un padotos pilnībā beidzot Dievam. Ka viņš kontrolē visu tavu dzīvi. Ka tavā dzīves laukā nav neviens centimetrs, kas nav pakļauts Dieva jurisdikcijai, no kuras tu esi atteicies. Ja es saku pūļiem, kas iet līdzi, neviens, kurš neatsakās no sevis, ja? Nevar nākt man līdzi, nevar būt mans māceklis, kurš neaizliedz sevi, ja? Kurš nenomirs sev. Grauds krīt zemē, nomirs un tad dod augļus. Dievs neliekas mierā, tāpēc, ka viņš tev mīl, viņš grib tev absolūto zemi iedot. Kur piens un atsaka, viņš grib tuvumu ar tevi, garīgu tuvumu. Viņš tev radīja priekš tam.
Viņš tev radīja priekš tam ciešanas tiek pieļauts, lai tu mostos, lai tu ietu viņa virzienā. Viņš grib labo iedot. Iebs pēc tam saņem divtiku. Kā Iebam atrisinās situāciju? Viņš atrisina savā prātā kaut ko. Viņš sakārto sirdi. Viņš paklaus cilvēkiem. 3 cilvēki no 4, kas ar viņu runā nepareizi. Viņi nemaz nezina risinājumu. Viņi nezina iemeslu ciešanām. Kad runā 4, viņš runā pareizi, viņš saka apmēram tā, Ieba, tu kaut ko saproti to, kā Dievs visu rada un dara, un mākoņus rada un vispārējā. Nē. Un pēc tam Dievs runā pats uz viņu. Un runā apmēram līdzīgi, ko 4. runā. Viņš saka, tu kaut ko vispār saproti, kā es visu vadu. Un Iebam viss sakārtojas. Viņš saka, es 2 reizes runājis, es vairs nerunāšu, es lieku roku uz mutes. Es klusēs, atgriežos mēsos un pelnos. Tātad es pieņemu visu Dievs no tiem. Tātad Iebs piekrīt. Pat ja viņš nebija grēkojis šajā posmā, ne jau, ka viņš vispār nebūtu grēkojis. Ka Dievam ir vara un taisnība, viņš ir suverēns valdnieks. Arī pieļaut ciešanas. Arī tādiem cilvēkiem, kuri patīk viņam. Dievam Iebs patika. Viņš gribēja iedot Iebam vēl vairāk. Viņš gribēja iedot tuvumu. Pēc tam Iebs saka, iepriekš tikai cilvēki man par tevi ir runājuši. Tagad es tevi redzu dzirdu. Ja? Tagad es zinu, kāds tu esi. Dievs iedeva Iebam kaut ko daudz vairāk nekā viņa lielā manta. Viņš iedeva viņam tuvumu, pārliecību par Dievu, bijību. Ticību pieaudzēja. Šis viss pieauga Iebā. Un viņš dabūja arī, viņam pielika klāt, kā ir apsolīts, zenieties pēc evaņģēlija, ja? Un jums pieliks klāt, pēc valstības dzenies, pieliks tev klāt. Viņam pielika materiālo lietu klāt, viņam sanes tur zeltu, visu naudu, viss viņam bija. Palika 2 tik bagātāk, saka, vai vairāk pat iedeva. Bet iedeva kaut ko vēl svarīgāk, kā Luters saka, mēs lūdzam sudrabu, Dievs iedod zeltu. Iebs dabūja gan materiālo svētību atkal, viņam atkal bērni piedzimst. Ja? Tātad sieva viņam bija dzīva, tā netika atņemta. Un viņš saņem citu tuvumu vēl vairāk. Es ticu, Iebs pēc tam paļaujās uz Dievu vairāk. Un pat ja viņam nāktu vēl ciešanas, viņš tad nerātos vairs uz Dievu, kā viņš to darīja. Viņš pazemīgi, tātad es ticu, pēc tam pieņēma, ja viņam vēl kaut kas bija pēc tam dzīvē. Kas atrisina tās sāpes? Tas Iebs sāpes ir vienkārši grandios. Tur palasiet, kā viņš jūtās. Tur sirdi plosoši tas viss ir, jā. Viņš saka, vienkārši Dievs varbūt ļauj man nomirt, grūti ir. Siekals nevar norīt, pagulēt pat nevar. Grib gulēt, aizmiega, murgi rādās, pamostās atkal slikti. Cilvēki atnāk māca ne to. Kas viņam kaut ko atrisina? Dievu tuvums. Iebs neko nesakārto. Viņš vienkārši dzird Dievu, runājam uz viņu personīgi. Tātad viņš ir svarīgs. Pats Dievs ar viņu runā, Iebs zina, ka viņš nav vienaldzīgs Dievam. Viss viņam sadzīst no kā. Dievs pat nepaskaidro, pa ko viņš cieš. Kāpēc sadzīst Iebam? Tāpēc, ka viņš dzird Dievu. Brāl, mās, jāmeklē Dievs. Ciešanas ir ar garīgu nolūku, lai mēs meklētu Dievu un tur saņem dziedināšanu. Tur ir viss. Tāpēc mēs esam Kristus centriski. Augstā dziesma, 8. nodaļa, 6. 7. panti. Piespied man kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos, kā zīmogu redens uz tavas rokas. Jo mīlestība ir spēcīgāka kā nāve, un tās karstums ir varens kā elle. Tās versme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā Dieva liesmas. Liela ūdeņi nevar apzēst mīlestību, nedz arī ūdens straums to apslīcināt un nomākt. Tā ir augstā dziesma. Mēs mācāmies no augstās dziesmas cita starpā arī par seksuālajām attiecībām. Tur ir līdzībās vēstījums. Vienlaikus ticu, ka mēs mācāmies no augstās dziesmas arī garīgu mīlestību, jo šī fiziskā mīlestība ir tikai attēls, atblāzma no garīgās mīlestības. Eros ir tikai atblāzme no agape, no beznosacījuma mīlestības, no Dieva mīlestības. Dievs tev nelaiž vaļā, jo viņa mīlestība ir neatlaidīga. Šī dziesma ir šos vārdus dziesmā Kim Walker-Smith dziedātāja, ļoti skaisti dzied kristīgi, ļoti daudz labu dziesmu. Viņai ir Jesus Culture, saucās tas YouTube kanāls. Viņai dziesma par šo. Es klausījos to dziesmu pirmo reizi ar šiem vārdiem no Salmāna augstās dziesmas, tātad man tas ārkārtīgi stipri uzrunāja, ļoti stipri saviļņoja. Doma ir tāda,
Dievs savā neatlaidībā, viņš tik ļoti grib, ka tu esi laimīgs viņā. Viņš tev nelaiž vaļā. Kā Ieba saka, palaid vaļā, bet Dievs kāpēc nelaiž vaļā? Viņš grib garīgu tuvumu ar Iebu. Tas, ko viņš grib iedot. Un ciešanas lieto kā garīgo pātagu, kā garīgās pedagoģijas instrumentu. Viņš grib iedot tādu laimi, kā cilvēks pasaulē nevar dabūt. Jo ir rakstīts, man ir vairāk prieka nekā tiem, kad viņiem labības un vīna pa pilnam. Vairāk prieka bez tā viss. Tātad tas ir prieks no augšienes, no debesīm. Tas ir svētā gara auglis mūsos. Šo brāļu māsu meklējam, ja? Neiztērējam savas ciešanas. Viņas ir priekš tam, lai tu ietu tuvāk Dievam. Dievs zina visu. Viņš zina katru tavu nopūtu. Viņš katru tavu asaru ir saskaitījis. Mums ir rakstīts par to. Viņš zina. Viņš zina. Vienkārši uzticies, padodies, pakļaujies. Gaidi uz viņu, meklē viņu vajag dzirdēt viņu balsi. Tad viss atrasinās. Viens teikums no Dieva un viss. Tev vētra ir apstājusies, nasta ir nost. Sirds ir mīksta. Prāts skaidrs. Šāds ir rezultāts, kad Dievs uz tevi runā. Es svētīts, lūksim Dievu. Dievs tās debesīs. Dievs, paldies par visām reizēm, kad tu esi uz mani runājis. Un tādi brīnumi ir notikuši manā sirdī, ko es pats nekādīgi nespēju radīt, un tāpēc pasakos tev, Dievs. Es te lūdzu, Dievs, ka tu uzrunā tos, kas klausās un skatās. Ka viņi tevi dzird, Dievs. Ka viņi meklē tavu vaigu, ka viņi dzird tevi, jo tad viss atrisinās. Dievs dar tā, ka viņa ciešanas, šo cilvēku ciešanas, kas skatās, pārvēršās par svētību. Kad tu pieskaries, pārvēršās par svētību. Un viņi tiek uzrunāti, viņi ir dziedināti, un viss ir sakārtojies sirdī un prātā. Tas, kas iepriekš likās nesakārtojams, neatrisināms, neuzvarams. Dievs, tu visu uzvari, tu visu sakārto, pie tevis ir gudrība, tu viņu atklāji, mēs saņemam, mēs tad tikai uzzinām. Dievs dziedina, svētī vadi, esi žēlīgs, piedod mums mūsu grēkus. Svētī Dievs mūsu žēlstībā, Kristus upura dēļ. To visu lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, dārgie draugi. Man sauc Andris Kudors. Šis ir projekts Dāvida armija. Tiekamies pēc nedēļas. Esiet svētīti.